Šodien mēs skatīsimies atšķirību starp 1 lata Sīzifa mītu un 10 000 lata Sīzifa mītu, un vai tas ir vērts tās naudas. Senās Grieķijas pilsētu Kornitu pārvaldīja vīrs vārdā Sīzifs. Sīzifs bija gudrs, bet viltīgs karalis. Vienu dienu viņš redzēja, kā Zevs ērgļa formā nozgu upes dieva Āspa meitu Egīnu. Šo informāciju viņš izmantoja, lai noslēgtu darījumu ar Āsopu. Par to, ka viņš pateiks Āsopam, kur atrodas viņa meita, Āsops Kornitā uztaisīs saldūdens avotu. Tas, ka Sīzifs informēja Āsopu par viņa meitas atrašanās vietu, niknināja Zevu, kurš aizsūtīja nāves dievu Tanatosu, lai nogalinātu Sīzifu. Vau, tas tiešām bija šausmīgi. Laiks 10 000 latu mītam. Kādu dienu, kamēr Sīzifs smagi strādāja valdot pāri savai pilsētai, pie viņa atnāca ciemiņš. Nāves dievs Tanatos bija atnācis viņu nogalināt. Sīzifs sasveicināja savu godināto ciemiņu, zinot, ka viņam ir plāns. Zevs ir mani atsūtījis, lai paņemtu tavu dzīvību. Tavs gals ir klāt. Varenais Tanatos, man jāsaka, es nebiju tevi gaidījis tik ātri, taču es ar mieru došos ar tevi kopā uz pazemes valsti. Taču pirms es dodos, man tev kaut kas ir jāparāda. Sīzifs uzlika Tanatosam uz rokām rotas, bet izrādījās, ka Sīzifs Tanatosam bija uzlicis virsū pašas. Tanatos tagad bija Sīzifa cietumnieks. Bez Tanatosa neviens vairs nevarēja nomirt. Tas ir tīpaši sadusmināja kara dievu Areju, jo bez nāves viņa kari palika garlaicīgi. Tādēļ Arejs atrada Tanatosu un viņu atbrīvoja no Sīzifa cietuma. Tanatos zināja, kurš būs pirmais cilvēks, kura dzīvību viņš atņems. Tanatos nekavējoties atrada Sīzifu un aizveda viņu uz mirušo pasauli. Bet Sīzifs šo bija paredzējis un ar sievu bija jau izdomājis plānu. Ierodoties mirušo pasaulē, Sīzifs kārtīgi sasveicinājās ar pazemes dievu Aīdu. Varenais diev Aīd, esmu godināts būt tavā klātbūtnē. Es tevi jau šeit ilgi gaidīju, Sīzif. Es tev lūdzu vēl vienu dienu. Mana sieva nav man uztaisījusi pareizas bērs. Vēl vienu dienu, lai es varu aiziet un atriepties viņai un noorganizēt sev pareizas bērs. Labi, es tev došu vienu dienu, lai izpildītu savu mērķi. Es esmu godināts. Bet Sīzifs neatgriezās mājās. Viņš satikās ar sievu un aizbēga tālu prom. Kopā viņi dzīvoja garu un priecīgu dzīvi. Daudzus gadus vēlāk Tanatos beidzot noķēra Sīzifu. Es tevi esmu jau ilgi gaidījis. Sīzif, vairs neaizbēgsi, tavs laiks ir pienācis. Tanatos aizveda Sīzifu prom pēdējo reizi. Pusē! Sīzif, tu man apmānīji jau pirmo reizi, tāpēc esmu tev sagatavojis nebeidzamu matemātikas uzdevumu, kurš tev būs jārisina visu savu atvilkušo mirušo dzīvi. Un tā Sīzifs pildīja šo uzdevumu līdz mūža beigām. Vau, tas video tiešām bija vērts 10 000 latus. Es droši maksātu to atkal. Paldies, ka jūs skatījāties šo video. Atstājiet like un abonējiet manam kanālam. Viens cilvēks, kas izdarīs, saņems 1000 latus. Man ir pierādījumi, bet es viņus nerādīšu. Atā visiem! Tas video tiešām bija vērts 10 000 latus.